Esmu dzimusi Pilskalnes pagastā, tur uz Bebranes pusi, tur Viensētā, kādreiz netālu no kādreizējās Pilskalnes ciema padomes. Tur arī bija maza skoliņa, 4 klases, kur arī gāju. Un tad pēc tam Ilūgstes 1. vidusskolā. Strādāju arī Pilskalnes ciema pirmā darba vieta. Man bija Pilskalnes ciema bibliotekā, 20 gadus nostrādāju. Tāda strādāju šeit pagasta jau sekretāra dzimtsarakstu nodaļā. Un pēdējos gadus Ilūgstes dzimtsarakstu nodaļā strādāju. Šajās mājās esmu no 1969. gada, neticami, bet jau pāri 50 gadiem. Tā ka viss mūžs ir Pilskalnē pagājis. Vienojoties kaimiņiem, Butnickiem, Apaļiem, tur Zaiciem un Valpēteriem, Siguldiņas teritorijā vienojās, ka atteiksies par labu Pilskalnes Siguldiņai. Nu tā, redziet, līdz šai dienai Pilskalnes Siguldiņa pastāv. Pilskalne ir manas mājas. Tā ir mana dzimtene. Es te uzaugu un tagad aug mani bērni. Un, jā, tā ir mana miera osta, kur es baudu katru minūti. Šeit es esmu dzimusi, augusi un tikai nedaudz pagasts mainīts. Un 99. gadā esmu atbraukusi no Čiekuru mājām kopā ar ģimenīti dzīvot šeit Senlijās. Un es laikam šogad man vasarā paliks 30 gadi, kā es dzīvoju Pilskalnē. Es dzīvoju no 94. gada. Pilskalne laikam šobrīd ir manas dzimtās mājas un mana dzimtā vieta. Arī mēs varam būt lepnas ar to, ka mūsu bērni atgriežas no lielpilsētas un arī no dzīvojot Ilūgstē, mazmeitiņa tiek atvesta tieši uz Pilskalni, jo šeit ir forši. Es nevarētu pamainīt nevienu citu pagastu vai pilsētu, ka es gribētu dzīvot tikai Pilskalnē. Tas ir viens un otrs, ko darīja manā vecākā meita. Šobrīd arī atjauno māju, un viņa man ir teikusi tā, ka saka, māma, es nekur citur negribu dzīvot kā tikai Pilskalnē. Laikam tas smagais laiks, kad mums te vajadzēja uzturēties mājās, mums ļoti satuvināja ar šo jauko sēļu saulītes apspīdēto vietu. Mēs varam lepoties ar Pilskalnes Siguldiņu, mēs šeit atrodam mieru, labsajūtu, mēs pastaigājamies, mēs bieži arī šeit svinam svētkus. Auga, auga rūžeņa, sorkana dārza, zam tu rūžu, guļ jauna meiteņa. Zam tu rūžu, guļ jauna meiteņa. Te ir visas manas bērnības atmiņas, visa bērnība pagājusi un tagad jau arī pieaugušā cilvēka dzīve. Jo arī dzīvojot Rīgā, mēs gandrīz 9 gadus kādus bijām Rīgā, un mēs laikam nekad nepieļāvām domu, ka mēs paliksim tur. Mums vienmēr, kā mums ar vīru bija kopā brīvas dienas, tā mēs vienmēr braucām uz šejieni. Un, jā, laikam tas tāpat īpaši nebija, neapspriedāmies, pat nebija citu domu, ka mēs neatgrieztos šeit. Un tā arī bija, ka es aizgāju bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tad mēs ar visām mantām, visu mēs pārvācāmies uz šejieni. Jā. Te ir brīvība, te bērni droši jūtās, bērniem te arī ir savā ziņā, tā ir bērnība, jo viņi var brīvi pārvietoties, viņiem nav pilsētas kaņada, viņiem šeit ir tāda brīvība, ka viņi var būt patstāvīgi. Viņus nav tā, ka uz katra stūra jāskatās vai ko, viņiem te tiešām ir brīvība. Kā bērniem te ir ļoti draudzīga vieta, ļoti. Pilskalni par savām mājām uzskatu kopš 1992. gada. Kāpēc man šeit patīk? Kāpēc es to uzskatu par savām mājām? Tāpēc, ka man te ir labi. Ko man nozīmē labi? Labi man nozīmē, tā ir vieta, kur es varu atpūsties. Tā ir vieta, kas man sniedz enerģiju.
Un tā ir vieta, kur ir cilvēki, ar kuriem es labprāt satiekos, runājos un jūtu viņus sev blakus. Pilskalnes pagastā dzīvojam sen, jau vairāk kā 20 gadus. Patīk tas, ka paliek arī jaunieši, patīk tas, ka bērnu ratiņi ir redzami Pilskalnes pagastā. Un Pilskalnes pagasts ir unikāls ar to, ka Pilskalnes pagastam pa vidu atrodas mūsu skaistā Ilūgstes pilsēta. Un tāpēc arī es tā domāju, ka Pilskalnes pagasts visu laiku attīstās un, kā saka, viņam ir nākotne Pilskalnes pagastam. Jau sen dzīvojat Pilskalnē? Jā. Kopš kā piedzimuši, jā? Jā. Šeit ir jautri un te ir daudz draugu. Zaņa, kā tev patīk? Pilskalnē, kāpēc? Jo šeit ir daudz draugu un šeit ir ļoti interesanti un skaisti. Šī nav mana dzimtā vieta, bet šī ir dzimtā vieta maniem 3 bērniem. Jau gandrīz 30 gadus esmu Pilskalnes pagasta iedzīvotājs un dzīvoju ciematā Doļnajā. Arī nav tālu no Ilūgstes. Bērni bieži vien izmanto iespēju līdz Ilūgstei tikt ar velosipēdiem, ja vecāki nevar izvadāt. Šobrīd Doļnajas ciematā atkal ir parādījušies mazie bērni, jaunas ģimenes ar bērniem. Pāris gadus atpakaļ bija klusāks periods. Bērnu skaits ciematā varbūt ir saistīts ar to, ka mums pēdējos gados ir parādījušies stārķi. Gadus 10 atpakaļ bija tikai 1 stārķa ligzda. Šobrīd pa ceļa malu tās ir vismaz 5. Tas, ko mēs redzam ikdienā. Jātic, parunai stārķi nes bērnus. Jā, es Pilskalnes pagastā. Tas kādreiz vispār saucās pat savādāk vēl, bet esmu dzīvojis jau no dzimšanas. Es esmu dzimusi 1958. gadā. Es vēl paspēju nomācīties 4 klasītes, bija Pilskalnes skola. Un kā reiz es 4. klasīti beidzu un skolu slēdza cieti. Un tad bija jābrauc jau uz Ilūgsti skolā. Protams, gāja autobusi, bet mēs jau kā tādi, man tur 5 kilometri līdz skolai, bet mēs atpakaļ autobusus negaidījām, gājām, skrējām. Mēs bijām jauni tādi. Un manā ģimenē mēs vispār bijām 4 brāļi un 3 māsas. Un tad es 8. klasīti beidzu un es aizbraucu uz Jēkabili mācīties par grāmatvedi. Un tā es visu savu atlikušo mūžu esmu nostrādājusi šo darbu. Šeit es ierados 93. gadā. Dzīvokļi bija tā kā šķūņi, tā pašiem visu, ko vajadzēja taisīt. Kaut gan man jau Pilskalne ir no bērnības. Es kādreiz Baltiņos, tur mana tēva mājas bija. Un Pilskalne man bija no bērnības tā vismīļākā vieta. Parasti mēs skolā, skolnieki, tikai mums brītiņš bija, mēs laidamies uz šejieni. Un tad vēl bija tie muižas mūri smuki, un tās daļās tulpes dziedēja. Brīnišķīgi bija atpūsties. Tā pēc tam no sākuma tā kā nevarēju iedzīvoties, viss mani vilka uz Ilūgsti. Bet tagad es nevaru iedomāties, ka citur pārcelties, kad es no sava 3. stāva skatos uz šo brīnišķīgo Siguldiņas peizažu, kur tie sirmie ozoļi, kā viņi no pavasara līdz rudenim mainās. No rīta, kad sēžos pie kafijas, tad parasti sasveicinos, jo tie dod tādu stiprumu. Katra pagasta, es uzskatu, katras vietas lielākā bagātība ir cilvēki. Cilvēki, kā viņi veido to vietu, kur viņi dzīvo, cik viņi ir aktīvi. Jo cits jau neviens tur nenāks un neko neizdarīs. Tikai paši cilvēki ar savu entuziasmu to arī dara. Un tādu piemēru Latvijā ir ļoti, ļoti daudz. Un
Es vienmēr saku to piemēru, ka, visi saka, pierobeža aizmirstā pierobeža, jā, bet, ka pasaka Baltinavas pagasts, tad visiem ir skaidrs, ka tie ir kotiņi, ka tur ir vēl blakus vairākas saimniecības, kas attīstās un brauc, visi rāda, kā te dzīvo. Kas to izdarīja? Cilvēki izdarīja. Un jūs, kad lieli izauksiet, jūs gribētu dzīvot šeit Pilskalnē vai brauktu kaut kur projām uz Rīgu? Dzīvot Pilskalnē. Un kāpēc? Tāpēc, ka te ir skaista Siguldiņa, te ir daudz ģimeņu un kaķu suņu. Jūs visi kopā, ko jūs darat? Spēlēt futbolu. Spēlēt futbolu, braukāties ar rītiņiem, spēlēt. Mums bātu tā lēkāt. Man patīk, ka te ir vieta, kur var pieteikties un tur var dziedāt. Tev patīk dziedāt, jā? Jo kas mēs esam visi kopā? Uguntiņas! Jā, uguni! Gribētos vienkārši, lai neizzustu šis skaistais sēlies pleķītis. Jā, lai dzimts jaunā paudze, demogrāfisko situāciju varētu uzlabot, jā, lai tie jaunie nāk mūsu vietā. Un teiksim, varbūt es kādreiz, pēc 20 gadiem, vairāk māju būtu apkārt, jā, vai ne? Mums tur brīva vieta ir. Un mums pilsēta Ilūkste nav tālu, 2 kilometri, jā, cik mums tur kājām var aiziet, ko baudam to. Un arī pilsēta, lielā pilsēta, Daugavpils tepat vien ir, jā. Un tāpēc mums viss ir pieejams. Gaidam! Ja mēs skatāmies pēc 10-20 gadiem, es domāju, tāpat kā jebkurš Latvijas pagasts gribētu, lai tajā ir visu paudžu iedzīvotāji, kas dod vecie to enerģiju un dzīves gudrību, savukārt jaunie to uzrāvienu. Un paši mazie to cerību nākotnē, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai visu paudžu iedzīvotāji ir mūsu pagastā. Ļoti svarīga lieta ir tās biedrības. Ļoti svarīga lieta ir biedrības, kas ir tāds zinulis jebkura pagasta dzīvē, kad sanāk tie aktīvie cilvēki, uzraksta kādu projektu, piesaista naudu. Jo visa pašvaldība nevar, mēs zinām, kā ir pašvaldībām ar naudām, jā. Bet jebkurā gadījumā viss atkarīgs tikai no cilvēkiem, cik cilvēki ir aktīvi, kā viņi veido to vietu, jo laimes lēcis neatnāks, tas ir točno, to es labi zinu, jā. Es domāju, ka drīz šeit būs jauno ģimeņu, tas būs jauno ģimeņu pagasts, jo šeit ir ideāla vieta, lai uzaudzinātu savus bērnus. Kādu jūs redzat Pilskalnē, šito mūsu Pilskalni pēc 10 gadiem, pieslēdzat savas fantāzijas tagad iekšā? Un kāda Pilskalnē jābūt? Kas te jābūt? Ir jāpamainās vai kas te būs tāds? Kā tev liekas? Veikalam jābūt veikalam obligāti, jā? Jā. Solveiga, kā tev liekas, kas Pilskalnē būtu, kāda viņa izskatīsies pēc 10 gadiem? Viņa izskatīsies kā ļoti skaista, daudz māju būs. Ļoti gribētu, lai Doļnais ciems nepazūd no kartes kā apdzīvota vieta. Un tas būs tikai tad, ja šeit būs cilvēki, iedzīvotāji. Gribētu redzēt pēc 20 gadiem šeit pa ceļa malās, mazliet tālāk no ceļa, lai ceļ jaunas mājas, lai kop jaunas saimniecības, lai ir kāds uzņēmīgs cilvēks, kurš te noorganizē 100 darba vietas. Vismaz, jā. Šai pusē 100, tai pusē 100. Un tad te būs cilvēki, tad te dzims bērni. Cilvēkam misija būt laimīgam. Laimīgs esi tad, ja tu spēj sevi realizēt, ja tu esi saprasts, ja tev ir domu biedri. Tad to es arī novēlu visiem Pilskalnes iedzīvotājiem. Būt laimīgiem, jo laimē jau vienas formulas nav, katram jau mums ir sava šī definīcija, bet izjust to sajūtu, nodot saviem bērniem, saviem tuviniekiem un nest tālāk. Un ja mēs esam laimīgi, tad mēs šo pozitīvismu dāvinam arī apkārtējiem. Un tad Pilskalnē visi ir laimīgi. Tiecamies būt laimīgiem. Lai dzīve noteikti iet tik uz augšu, lai viss notiek šeit, lai vienmēr ir, kā jūs arī teicu,
dzīvība, bērnu čalas, kustība, lai noteikti, jā, saules mūžu Pilskalnei un Pilskalnes pagastam. Nu, laikam, pašreizējā situācijā visi vēlētos mieru, sauli virs zemes, pagasta iedzīvotājiem noteikti, vai jauniem, vai ne tik jauniem, veselību, izturību un dzīvot prieku. Es novēlētu būt enerģiskiem, nenopārt degunu, būt aktīviem. Lai visiem izdodas tas, ko viņi vēlas, un galvenais, lai dara. Lai vienmēr būtu darbiņš, lai pakustētos un pastaigātu un pie kāda ciemos aiziet un aprunāties. Tas ir ļoti priecīgi un patīkami. Lai Pilskalnes pagasta cilvēki būtu vienmēr drosmīgi un priecīgi. Super. Zveņa, tu varbūt kaut ko novēlēsi? Lai viņiem būtu laimīga ģimene un vairāk naudas. Super. Karlīna. Lai viņi būtu paši laimīgākie pasaulē. Ko nozīmē tavā izpratnē laimīgāk? Kādam jābūt? Kāds ir cilvēks laimīgs? Kad viņam ir nauda, mīlestība, mājas, ēdiens. Tad cilvēks ir laimīgs. Jā. Elīze, ko tu novēli? Es novēlu, lai katrā ģimenē ir stipra veselība un laime. Vairāk naudas būtu un lai viņi būtu laimīgi. Kā tev liekas, ko viņi darītu, ja viņiem būtu vairāk naudas? Ko viņi darītu? Varētu nopirkt sev remontu, varētu tas attaisīt. Jā, foršu remontu un varbūt uzbūvēt Atjaunot ēkas. Jaunas mājas, jā, uzbūvēt katrs sev. Superīgi. Superīgi.